jautājums ir, pirmkārt, par to robežu. Kā tad īsti tas praksē varētu izpausties cilvēkam, kurš nav nodokļu maksātājs, bet kuram kaut kā, ja te arī runāja komisijas sēdē, kaut kas notiek. Ar ātro palīdzību viņš aizved uz slimnīcu, par to ātro palīdzību viņš nemaksā. Tālāk, kurā brīdī viņš sāk maksāt? Tad, kad ir sniegta neatliekamā palīdzība, kad ir atjaunotas dzīvības funkcijas, pārējā veselības aprūpe var tikt sniegta un var netikt sniegta. Tas arī ir tas jautājums, par ko mēs runājam. Jo, teiksim, tai brīdī, kad ir šī bīstamā situācija novērsta, tad tālāk tas ir cilvēka izvēle. Iespējas ir ļoti plašas, jo arī šodien, teiksim, tie plānu pakalpojumi, kuri tiek sniegti vai ārpus bāzes, pa ko maksā valsts, vai ārpus ģimenes ārsta nosūtījuma, arī par to visi iedzīvotāji šodien maksā pilnā apjomā. Un kā ir, ja cilvēks samaksā pats šo savu maksājumu daļu, kas bija tie 17 vai 20, cik tur tie lati, kādā veidā tas kaut kur parādās? Tas parādās kā nodokļu maksātājs, par to atbild valsts kase. Šis maksājums tiek pielīdzināts iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksāšanai, un šis maksātājs, vai nodokļu maksātājs vai nodevas maksātājs, saņem visu to pašu, ko šodien. Vai mēs šobrīd varam prognozēt, cik daudz varbūt tas atslogos veselības budžetu? Jā, katrā gadījumā pirmkārt tas automātiski atslogos jau esošo budžetu, uzlabojot uz katru iedzīvotāju vidēji 10–15% esošās naudas daudzums palielināsies. Jo tie iedzīvotāji, kuri reāli nedzīvo un nestrādā Latvijā, joprojām visa šī ģimenes ārsta institūcija par viņiem saņem valsts maksājumu. Līdz ar to tie, kuri šeit ir, saņēmis procentuāli vairāk uz katru galviņu nekā šodien. Tātad mēs palielinām esošo budžetu un atslogojam no tā, ka tiek neefektīvi tērēta nauda. Bet vispār arī tie nodokļu nemaksātāji, kas pie ārsta nevēršas, bet ir pierakstīti pie ģimenes ārstam līdz ar to ir mazāka nauda. Jā, ģimenes ārsts šodien saņem par visiem 2,3 miljoniem iedzīvotāju tā saucamo galviņu naudu. Ja šī gadījumā, piemēram, pie viena ārsta ir pierakstīti 2500 iedzīvotājiem, no kuriem, piemēram, 500 vai 700 reāli Latvijā nedzīvo, viņi nodokļu maksātāji nav, tad uz pārējiem iedzīvotājiem šī iespējamā izlietojamā nauda automātiski pieaug. Mēs gribam, lai mums uz katru ir vairāk naudu un lai viņi tiek izlietot efektīvi. Tas ir tas, ko es piedāvāju. Jūs esat dzirdējāt to daudzo kritiku, kas izskanēja, kā nav arī pirmo reizi ņemot vairāk tā darba grupa jau pirms gada jau arī strādāja. Kā jūs tad prognozējat? Jā, es jums varu atbildēt, ka pilnīgi uz jebkuru argumentu es arī atbildēju. Šī argumenta lielāka ir neizpratne, jo šie cilvēki nav saistīti ar sistēmu un viņi vienu vai otru lietu neizprot. Viens no biežākajiem argumentiem ir tas, ka cilvēki nesaņems palīdzību. Tā nav taisnība. Pirmkārt, neatliekamā palīdzība tiek pilnībā 100% saglabāta. Bērniem 100% saglabāta, pensionāriem 100% saglabāta. Tas, kas attiecas uz šiem tā saucamiem attaisnotiem vai neattaisnotiem maksātājiem. Kuri nemaksā nodokļus neattaisnotie maksātāji, var rīt kļūt par attaisnotiem nemaksātājiem un pilnībā visu saņemt. Viņiem ir vairākas iespējas. Pirmkārt, legalizēt savu darbu, kaut uz minimālo algu un ieiet maksātāju sarakstā. Otrakārt, viņiem ir iespēja kļūt par šo pašmaksājošo personu, samaksājot šo 17–20 latu mēnesī. Pēc tam viņiem ir iespēja izvēlēties, ka tad, kad būs vajadzība, varbūt 5 gadus nevajadzēs un kāpēc maksāt, bet tai reizē, kad viņš aizies, viņš maksās pilnu samaksu. Un līdz ar to mums nav ne mazākā pamata apšaubīt to, ka šie cilvēki legalizē savu statusu Latvijas valstī.